Sveiki, mani skatītāji! Šodien netipisks formāts. Atrodamies automašīnā. Dežūru automašīnā. Un tagad dodamies kontrolu braucienā. Jāapsako tilti. Jāpaskatās, kur tur darās. Nu, lūk, pastāstīšu, ko tad es daru dežūras laikā. Tātad es tagad kā dežurants. Šogad pagājušajā gadā, ja atceraties, es kaisīju, tad šogad es esmu dežurants. Un kas tad ietilps manos pienākumos? Pirmkārt, man ir jādodās kontrolu braucienos. Un kontrolu braucieni ir tā, kad apsako visus tiltus. Šobrīd, teiksim, kad ir jauks laiks, nu, cik nu jauks, nevar saprast, ta mīnus, ta plus, ta mīnus. Nu, lūk, bet pa lielam sniega nav, jā, ir saulīte. Tad es apsakoju tiltus, vai kāds nav izsmērējies tur gar margām, tādā ziņā, ka kāds vieglais tur skrējais, super skrējais, jā. Un vai nav kādas avārijas bedres. Vai viss ir kārtībā, vai tur varbūt tur kaut kas ir noticis, jā, un vēl nav paziņots. Tāpēc, kad gadās tā, kad, teiksim, šodien dežūras laikā, jā, tur uz austrumu maģistrāls smagais izgāza koku kravu dēļus, sagāza uz otru brauktu Kanciem ielā. Kas tāda Elirpas iela? Pirms Vēnšas tilta es tā nopratu. Tur bija kādam dzels profili izkrituši laukā. Jā, arī tā māc gadīties. Un tad mums ziņoja valsts policija, iedzīvotāji tā. Bet, nu, pārsvarā ir sanāk tā, kad viņi ziņo Rīgas domai, un Rīgas doma tad mums sūta uz mūsu darba telefonu. Nu, lūk, jā, kas noticis, vai ir kāda bedre, vai nav kāda bedre, vai kāda avārija, tur ir izkrituši, izlījuši visādi tur tehniskie šķidrumi. Arī tāds mēs braucam, vācam dežūras laikā, teiksim, uz tiltu kāds ir sasmērējies, nu, izsmērējies tur, kā bija Ziemassvētkos. Taču pirms Ziemassvētkiem bija man dežūra. Uz Dienvidu tilta bija viens opis 70 gadīgs iebraucis vienam pakaļā. Un es kā reizi braucu garām. Sanāca arī kontrolu braucienā. Nu, lūk, un piebrauc arī pa fikso savāds tās plasmas, kas tur mētājas, jo viņi jau paši tur sadauz mašīnas un nemāc, jā, tās plasmas savāk. Nu, lūk, un tad policija, jā, ziņo mums tā, bet, nu, toreiz tad sanās tā, kad es aizbraucu, nu, braucu garām, tā, teiksim, un veiksmīgi savāds plasmas. Arī gadās tā, teiksim, iepriekšējā dežūras laikā bija tā, kad 12. naktī atnāca ziņojums tur no valsts policijas, ka uz Deglavu tilta notikusi avārija, ja, ka tur plasmas tehniskie šķidrumi. Aizbrauc, apsakot, izrādās, ka tas ir bijis tālāk krustojums, kas nav mūsu zona jau. Tur bija jauni izbūvētais, tur, kur nogriežās tur uz leju uz to austrumu maģistrāli. Tur krustojumā bija sadūrušies BEMS un vēl kaut kāds vieglais, vai Mersis, piedodiet, Mersis un vēl kaut kāds vieglais, jā, tur. Nu, lūk, un plasmas pa visu ielu mētājās, nu. Neko, nu, mēs aizbraucām, apsakojām, ja nav mūsu zona, tur bišķi pieslaucījām tā, lai būtu, nu, tie viegli varētu izbraukt cauri. Ja jau atbraucām, ja tur bišķi tā piekopām un paziņojām tālāk, ja, lai brauc tie, kas, nu, tieši, kam ir šī zona. Nu, lūk, jo visi Rīga ir padalīti kaut kādās ielās, objektos un vēl kaut kas, ja, kur katrs apsako, apsaimnieko, ja, un tā tālāk tīri sniegu un vispārējā. Un tad es apsakoju tos tiltus. Pa dienu skatos, jā, vai būs kas tur vai nebūs, vai kas tur darās, jā, un trakākais ir pa naktīm. Jo pa naktīm mums ir jāizbrauc, un tagad ir jāskatās, vai nav slidens. Un tas slidens ir tā, ka tur ir tik daudz faktoru, ka vienkārši vāks. Temperatūra krītās, var kļūt slidens, melnais ledus un tā tālāk. Bišķi uzsniegs sniegs. Ja tur nav iepriekš kaisīts, jā, kamdēļ, jā, mēs dažkārt izbraucam kaisīt, jā, kad vēl, nu, it kā sauss, viss kārtībā. Ja, tāpēc, kad rāda ziņās, ka būs sniegs, un mēs to sniegu gaidām. Jo, ja nepakaisa un uzkrīt sniegs, viņš piesalst pie brauktūs, un visu braukt ir plēns vienkārši vāks.
Nu, varbūt man būtu vienalga, bet ir 110 000 tie cilvēki, jā, kurš sūdzās, jā, kad viņam nav iespējams pabraukt, jā, jo viņam ir slīd, vai nav iespējams paiet, jo viņam slīd kājas, jo nav tīrīts ietves, jā, un tas ir, jā, tas ir bieži vien tā. Nu, arī tausmās, tik līdz slēdz saule, tā iespējams, kad slīdēs. Sniegs, iespējams slīdēs, jākaisa. Nesniegs, bet būs sniegs, atkal jākaisa, jo iespējams slīdēs. Un tā patiesībā diezgan liela atbildība, jo tu skaties, jā, tos laika prognozes, tur, es nezinu, Brits neņemsim vērā, tāpēc, ka viņš pa televizoru stāsta, jā, tur. Bet, tur ir saites, jā, kurus skatāmies, jā, teiksim, lidostā ir pašiem savs meteo, tas stacija, kur uzrāda vēja ātrumu, temperatūru, jā, un tur rasas punktu, viss tur parādās. Nu, lūk, tad ir tie radāri jāsaucamie, kuros tu skaties, jā, kā tas sniega mākons vai lietus mākons, vai kas tur būtu, jā, tur virzās pāri Rīgai, jā, vai būs vai nebūs tur, vai kā būs un cikos būs. Un kaut kā tā, lai tā aptuveni, jā, varētu paredzēt, ko tev darīt, jā, ko nedarīt. Un tad tu sēdi un mini. Un tad ir lēram baigi lielais daudzums kafijas. Lai varētu izmantot kafijas biezums, ja tev nekas nesanāk. Ja tu vienkārši sēdi un lūrēt visu laiku datorā arī. Nu tā. Nu, lūk, un tad es esmu atbildīgais tas, kurš atbild par to kaisīšanu. Jo tik līdz cilvēks sūdzās, tad dabon pa viņu. Kādu valnu pēc, viņš brauc un viņam slīd mašīna. Jā, tas nekas, kad ir ziema, jā, tur, vai vēl kaut kas, jā, tā ir cilvēki dabu sūdzēties. Vēl kas ir, tas ir šīs darba telefons, kurā tiek rakstīts viss, vienkārši viss. Tur ir bedre, tur ir tas, tur ir atvērta lūka, jā, tur ir vēl kaut kas, jā, cilvēki sanāk tā, kad viņi raksta Rīgas domai, un tad Rīgas doma pārsūt mums ir kopīgais tāds, tā kā čats, WhatsApp grupa, jā, tāda. Lūk, kur ir visi apsaimniekotāji, jā, kur tur apsaimnieko trotuārus, tur ielas, tur gājēji celiņš, tur briteņbraucēji celiņš, jā, tad sanāk, jā. Viss jau būtu labi, tikai bļēns ir tāda cilvēku grupa, jā, kur ziņo to pēc 11. vakarā, ka tur nav tīrīts veloceliņš, ka tur ir kaut kāda, vienreiz kaut kas pāri 11. vakarā bija, kad ziņoja, kad kaut kur juglā pretī kapiem ir bedre. Tu lasi to čatu, tāpēc, ka tev ir jālasa jebkurā gadījumā, un tu nevari saprast, vai kāds ir izracies, vai ir kāds kļūdījies rākot to bedri. Jo, pretī kapiem, ka viņš otru pusi ielai vajadzēja rakties. Vai kādu izrakuši, vai tur vienkārši automašīnas, bet, ir labi, ja viņi sūta vēl bildi klāt, jā, pievieno bildi, kas tā pa bedri ir, jā, tikai nedariet to braucot, jā, bet, vismaz paskaidrojiet, kas un kā. Lūk, un tad sanāk, tu jūs 12. vakarā, jā, tur tas cilvēks, jā, aizskrien, un dežurants, jā, un apsako to bedri. Varbūt viņi ir bīstama, jā, tā bedre, neviens jau nevar zināt, jo bedres ir visā Rīgā. Bet, cik bīstama viņi ir, možda var sabojāt riteni vai vēl kaut ko, jā, tad tā tipa bedres, jā, viņas uzreiz tiek norobežotas un labotas. Ja nav bīstamas bedres, tad attiecīgi viņas tiek apsakotas, jā, un tad ieplānotas tās remonta darbi, jo, nevar ziemas laikā, jā, tur ar asfaltu, jā, tur kaut ko ņemties, jā, jāgaida tomēr ir vasara, jo šobrīd, jā, tikai tiek remontētas tās bīstamās bedres, un ir to ar augsto asfaltu. Un, saremontē, un tad līdz pavasarim jāgaida, jāciešās. Lūk, kaut kā tā. Apbrauc es visus tiltus, teiksim, pa dienu, kad man ir tā kontrola brauciens, jā, es sāku no Bolderājas, tam man ir lidosta, te ir Ulmaņa gatve, tam man ir Salu tilts, te ir Dienvidu tilts, te ir saistīju uz Austrumu maģistrāli, tad tur uz Milgrāvi. Lūk, tās liels aplis sanāk no Milgrāva Daudarsala. Lūk, Skultas pārvads. Lūk, Daudarsalā, un tad ir Kundziņa salā. Respektīvi, baigais aplis sanāk. Kaut kāds pāris stundas, jā, tas brauciens ir tur.
Nu, lūk, bet, nu, kā ir tā ir. Pa nakti sanāk tā, kad es izbraucu kontrolu braucienā. Tas bija īsāks maršruts, jā, bet es ņemu tiltus, kur ir, nu, trakākie. Kādā ziņā trakākie, jā, tad ir nenormālās zonas, teiksim, lidostā, jā, vienmēr slīd nobrauktuvas. Es nezinu, kāpēc, jā, teiksim, ja visi tilti daudz maz, jā, tad lidostā vienmēr būs nobrauktuvas, viņas slīdēs. Jā, es nemāku pateikt, kāpēc, nu, vienkārši tā ir. Tāpat kā dienvidu tiltam, braucot uz centru virzienu, vidū, virs upes, jā, ir tā josla, kur slīd. Nu, lūk. Salu tiltam atkal ir tās uzbrauktuvas uz Aķu salu, jā, jo tur sabiedriskais transports, viņas diezgan stāvs ir, jā, un tur, nu tā, viņas var slīdēt, jā. Un šie ir tie tilti, jā, kad Meža parka prospektā. Tur laikam arī kaut kāds tunels ir, jā, un vienkārši viņas slīd tas tilts, nu, aplado, jā, un tad sāk slīdēt, jā, es arī nezinu, kāpēc. Nu, lūk, Vairogiela, jā, tur, nu, principā visi pārvadi, jā, kas ir, jā, viņi savādāk, viņi nav tā kā ielas, jā, viņi tā kā augstāk, tuneļos sanāk, jā, kaut kā, jā, viņi vienmēr slīd. Brauc kaisam, un tā ir preventīvā kaisīšana, jā. Nu, lūk, vai nu tā ir nopietna kaisīšana ar visiem sniega šķūriem un tā tālāk. Brauc. Oi, tie cilvēki. Viņam galvenā jāpierunā, lai viņš brauktu. Sanās man kā reizes, es gribēju šo video filmēt, tad, kad bija, es diežūrēju no 15. uz 16. datumu, bet tā kā sāka snikt, tad bija vienkārši vāks. Mēs braucām. Divreiz mēs braucām. Tad mēs gaidījām, bija sauss, it kā sniega solī, no sākuma solīja 3:00, pēc tam atkal prognoze atlikās, tad atkal uz 8 kaut ko solīja, tad atkal nebija. Tad mēs gaidījām jau, bija bišķi pār 10. Un tas sāka snikt. Un tad bija viens brīdis, kā saka, viens moments, un viss ir balts, un viss ir ieputināts. Un viss, un tad vienkārši brauc šķūrē un kais. Un tad atkal atgriezās, tad atkal uzlādēja sāli, kam atšķirst tas. Jā, uzpildīja ūdeņus, kam vēl kas jāuzpild ir, jā. Un atbrauc laukā. Vēlreiz. Nu, šādi notiek tās ziemas dežūras. Nu, lūk, tā kā tā. Labi, pagaidām. Un vēl kas ir, gribu pastāstīt, bet negluži pastāstīt. Parunāsim par komentāriem. Tātad, paldies visiem, kas raksta komentārus. Nu, lūk, sadalīsim viņus, teiksim, 3 daļās, jā. Pirmie ir tie, kas rakstīja par automašīnu. Paldies, veči! Bet slēdzi uz ātrumkārpus es pārbaudīju, un viņš bija vesels. Viņš bija vesels, tur vienkārši kaut kas iet uz īso, un es nezinu kas. Viens ieminējās man, ka tā varētu būt aizmugurē rozete. Jo man tur ir uz 13 vadiem, nevis uz 7, kā vienmēr, nu, kā lielākai daļai, teiksim tā, bet uz 13, jā. Iespējams, ka tur kaut kas iet uz īso, bet es nemāku pateikt, vai es uzzināšu tad, kad es tur pieķeršos. Nu, lūk, un pieķeršos es kad, tad, kad būs siltāks. Man nebūs slinkums. Pagaidām es izrāvu to drošinātāju laukā, atpakaļ gaida strādā, un viss, jā, un tad es vairāk tur pagaidām nekā neesmu līdzi, neko darījis. Nu, lūk, nākamais par motociklu un tehnisko apskati. Neprasa ziemas riepas. Es nezinu, no kurienes jūs esat dabūjuši tādu datumu, kad no 31. marta vai no 1. marta līdz kuram tur oktobrim. Es pat nemāku pateikt, jo es pats 2 reizes esmu zvanījis uz CSDD, jautājis, vai var iziet tehnisko apskati. Viņi atbildēja, var, tikai, nu, viņiem nav tāda noteikta datuma, jā, kad viņi neiet vai iet, nu, tas vismaz Rīgā ir. Es nezinu, kā citās pilsētās, jā. Rīgā bija tā, ka viņi iet, tikai jāņem vērā tas, ka jābūt plus temperatūrai, lai cilvēks varētu ar viņu izbraukt.
Respektīvi, ja ir kaut kāds mīnus, jā, vēl kaut kas, jā, kas varētu apdraudēt viņa drošību, jā, viņš var pateikt, ka es neiešu to tehnisko apskatu, tāpēc, ka laukā ir sniegs, ledus, vai nezinu, vai kas tur mīnus grādi, jā, kad man nosals rokas, nu kaut kas tam līdzīgs. Nu, lūk, tāpēc, jā, un es biju, pirms tam es biju saticis 2 motobraucējus, jā, kurus vienu no viņiem sauc Svens, es biju šokā. Pat nezināju, ka tā var būt. Nu, lūk. Un viņi teica, ka 2 dienas iepriekš pirms tā, nu, lūk, un tad es arī vienkārši aizbraucu, jā, uz tehnisko apskatu. Tur neprasa ziemas riepas. Man nav nekāda kalna uz tām ziemas riepām, es 2 reizes pārbaudīju. Ne M+S, ne citi tur iniciāļi, jā, kas teiktu, ka tās ir ziemas riepas, jā. Vienkārši riepas, jā, un viss. Nu, lūk, kas ir. Vienkārši, ja netic, tur paspīdēja mans motociklu numurs, vienkārši ieiet CSDD un paskaties. Un tu tur redzēsi, jā, kad viņi tehniski apskati iziet februārī. Tadā! Un viss. Vienkārši, tik vienkārši. Nu, lūk. Tā bija 3. daļa. 3. daļa bija tie, kas rakstīja, par ko jūs rakstījāt? Par CSDD jūs rakstījāt. Viens vēl uzrakstīja, jā, par to saitu, jā, kad aizmirst, kā viņi tur sauc. Nu, lūk, par saitu. Bet ar viņu ir tā, ka es pat nezināju, ka tāds eksistē. Bet es palasīju tur, ko tur piedāvā, jā, tur. Es saprotu tie, kas piedāvā savus, teiksim, pakalpojumus, jā, tur, es nezinu, tur santehnicis, elektricis, jā, vai vēl kas, jā. Nu, cilvēki, jā, vēlās, jā, vai, nu, kāds meklē, jā, nezinu, kur meklēt, jā, tur kaut ko, jā, tur santehnicis, jā, varbūt vienkāršāk tādā saitā tur ierakstīt iekšā, jā, kad man vajag santehnicis, jā, lai viņš tur blablabla kaut ko tur salabot vai iztīrīt caurules. Bet tie ir cilvēki, kas raksta tos sludinājumus, ne, bet, nu, kad man vajag aplīmēt motociklu, jā, tur plēvē, griezt, nu, atsaukties tikai profesionāliem. Nu, pļāviens, nu, es pieļauju domu, ka profesionāli nemeklē, jā, tur tādās sludinājumos, portālos, jā, tur sev darbu, jā, viņam pieļauju domu, ka tur rinda stāv vienkārši un visu, un ja cilvēkam vajag, ja viņš pats atrod, jā, vai vienam vajagot nomainīt starteri, jā, nu, pļāviens aizbrauc uz jebkuru servisu, jā, tur starteri var nomainīt, jā, acīm redzot, jā, viņš grib vienkārši lētāk, lai to izdara, vai es nezinu, pierreiz pakaļ nopučo viņam, vai kas tur ir, jā, tur vienam pusrāmas bija jānomaina aizmugurē, acīm redzot, sapūs, jā, vai vēl kaut kas, jā, tur noēsts, jā, vēl, nu, tur tā, jā, neviens, nu, tur pusrāma arī nomainīt, es pieļauju domu, ka viņam tur vēlūdz kaut kā, teiksim, 500 eiro, jā, un viņš grib tagad pa 100 eiro izdarīt, un lai vēl pakaļā nopučo. Nu, man tā šķiet, jā, es nezinu, varbūt es kļūdos, rakstiet komentāros, jā, bet, nu, bļēns, nu, cilvēki, ja šitā te iepērk, tas ir tas pats, kas iepērk automašīnas, jā, nu, piezvani, jā, davai man ir 10 000 nopērts man mašīnu, nē, pa 10 000 es nepirkšu, jā, nu, es varu iedot tev 1000 eiro, bet tev tur, brēns, ir kaut kas noticis, jā, tad es tev iedošu 500, jā, nu, tad kaut kā tāda tipa, es nezinu, nu, man tā šķiet, vienkārši, brēns, nu, citu variantu nav. Moški ir, bet arī rakstiet vai esat saskārušies ar šo tas saitu vai ne kaut kas, jā, tā. Jo tagad cilvēki ir palikuši, nu, bišķi slinki, jā, viņi vieglāk uzrakstīt, teiksim, kādā grupā Facebookā, jā, lai viņam atrod to informāciju, kaut ko izdara, jā, kaut kas vēl, jā, nec pašiem kaut ko atrast vai sameklēt, vai, nu, tagad tas ir tas ChatGPT, ja, kas nāk tas mākslīgais intelekts, ja. Tagad visi raksta tur, ja, kur var atrast kaut ko, un cik maksā tas, ja, un vēl kaut kas, ja, un viņš tagad meklē tur pats. Ja, nu, respektīvi, mēs esam kļuvuši stipri slinkāki, lai meklētu paši internetu dzīlēs kādu informāciju, ja, mākslīgais intelekts viņš viņu atradīs. Nu, kaut kā tā. Labi, paldies par uzmanību. Pagaidām došos tālāk braucienā.
Un vēl piebildīt. Vēl es sekoju līdz, lai automašīnas tiešām kaisītu vai nolaistu lāpstas, ja mēs to daram maponā. Tā nav reklāma. Bet vienkārši ir tāds mapons. Es nezinu, kur viņš vai Latvijā izstrādāts, man šķiet, jā. Un tur var redzēt, ja, kad kaisītāji strādā, ja, pa cik viņi kaisa, ja, un kad viņi ieslēdz to kaisītāju, kad viņi izslēdz, ja, lai nebūtu tā, kad, teiksim, viņš brauc, ja, un tikai es tur nokaisīju, es saku, teiksim, tur nerāda, ja, kad tu nokaisīji, ja, nu, kā tu vari nokaisīt, ja tur nekas netiek rādīts. Un, jā, un tad maponā sako līdzi, ja, kur katrs brauc. Nu, lūk, vai viņš aizbrauc, vai viņš neaizbrauc, vai viņš tiešām tur ir bijis. Nu, lūk, un jebkurā gadījumā to visu var pārbaudīt arī Rīgas doma. Vai tiešām tur ir tā, ka mašīna tur ir bijusi vai nav bijusi, jā, un vai vien kaisījusi, jā. Nu, lūk, un tas ir, tā tas notiek. Nu, lūk, kaut kā tā. Labi, pagaidām. Brauciens tuvojas beigām. Jau principā beigām. Izbraucam Vaņas tiltu, Jūrmalas gadu. Tagad dodos atpakaļ uz bāzi. Nu, nākamais brauciens būs tagad pa nakti, 3. Maži bišķi agrāk. Plus mīnus. Lūk, tāpēc, ka tas jāapsako tilti, jāskatās. Ja tagad pa dienu viss bija saulains, viss bija sauss, viss bija smuki. Jā, un viss notika ies. Skatījās tur tā pa cik. Pārsvarā avārijas bedres, tad no rīta jāskatās, vai slīd vai neslīd. Nu, lūk, kaut kā tā. Labi, pagaidām.